Uz sarunu esmu aicinājis neviens cits kā Latvijas valsts prezidents Raimondu Vējoņkungs. Jums ir izdevies redzēt kādas no Latvijas basketbolīgas spēlēm LMT Straumes translācijās. Pie datora tad es, protams, ieslēdzu. Tā, manuprāt, ir tāda nākotnes tehnoloģija, ko arvien plašāk izmantos dažādu gadagājumu cilvēkiem. Pirmkārt, es uzskatu, tas ir liels solis uz priekšu vispār Latvijas basketbola līgai. Kā Kaspars teica, arī skatītājiem tas ir interesantāk, jebkurā gadījumā nekā pliku spēli skatīties. LPL 25. sezona LMT Straumē. Pārraidītas apmēram 90 tiešais. Šī lieta, kas man pārsteidz, tās LMT Straumes līmenis man tiešām pārsteidz. Producētas 27 analītiskās studijas. Jā, bija tiešām labi iespēja Spānijā arī pasakot līdz tam, kas Kādu topu redzēja arī? Jā, es redzēju kaut kāds pāris Losberga topus. Kaspar tagad seko tiem formulas pilotiem Džokovičam un Mēs Losberga topam sekojam. Man bija ļoti labā kvalitāte Latvijas basketbola līgas spēles. Paldies jums, paldies translācijai. Tik daudz spēles tiešraidēs nav bijušas pārraidītas nevienā LPL sezonā. Vislielākais bezdarbnieks no visiem. Aģenti. Prieks ir tas, ka man procents, piedaloties studijās, ir lielāks nekā man sodu netienās karjerā. Punkts gūt vairs nemēģinās. Viņiem svarīgāk šobrīd ir svinēt. Viņiem ir čempionu tituls. Ja nu īsts peldrušķīts stāsts varētu tā nosaukt LPL 25. sezonu. Ja būtu viņi kaut kādi no lofti, piemēram, vai kas, ka man būtu vairāk ar viņiem tāds āsāk jādarās, varbūt būtu savādāk. Tikmēr redzam visu Vābērs komandu. Protams, aizgājām līdz fināla 7. spēlē un visi parādīja gan kas viņiem biksēs ir un visur citur. Galvās arī. Uz šīs pozitīvās nots mēs, domāju, arī varam pabeigt šo 2016. gada sezonu. Paldies Valmierai, paldies VFam, paldies Vēnspilī, Liepāj, visām pārējām komandām, kas cīnījās godam, kas radīja šo fantastisko neaizmirstamo sezonu, kas radīja šo spriedzi, intrigu no septembra beigām līdz pat maija beigām. Un tas viss beidzās kā Ziemassvētkos. Tiešām paldies, ka skatījāties šo LPL 25. sezonu. Uz tikšanos jau nākamajā.